tev iemācīšu, kā iezīmēt kārtas. Tikai sākumā man pašam jāatrod tie iezīmējumi. Labi, agrāk es nebūtu pamanījis, bet tagad es redzu visu, jo jau pirms nedēļas man bija acu operācija Aiva klīnikā, un tagad es redzu 160%. Tagad 160%. Iespaidīgi. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet izklausās stilīgi. Parādīšu, kurā brīdī es sāku redzēt iezīmētas kārtas. Operācijas laikā izskatās aptuveni šādi. Pēc 10 minūtēm, pēc stundas acis ļoti asro, bet jau var redzēt labāk. Un pēc 4 stundām redze jau ir izcila. Varbūt tu joprojām neredzi, jo ir jāzina, kur skatīt. Es tev iemācīju. Bicycle kārtīm augšā ir šāds aplīts. Ja tas ir divnieks, tad iezīmē pašu augšējo. Ja tas ir trīnieks, tad iezīmē nākošo. Un tā uz priekšu. Ja tas ir kalps, tad iezīmē divus, ja dāma, tad nākamu. Un, lai uzminētu simboliņu, tad ņemsim šo aplīti blakus. Pīķim ir viens stūris, tāpēc atzīmē pirmo. Sirdī ir 2 izliekumi, kreicam ir 3 izliekumi, kārvam 4 stūri. To arī atzīmējiet. Starp citu, kā tu sauc kāršu zīmītes? Un, ja tu joprojām neredz iezīmējumus, tad tev arī vajag acu korekciju. Un tikai līdz 30. jūnijam ar karti veselība 5% atlaide visām lāzeru operācijām.